Pirms kādu laiku es taisīju video par IKEA kaiplats viedajām spulcēm un Bilresa pulti. Toreiz arī apsolīju, ka, ja gribēs, parādīšu, kā šī visa lieta izskatās ar dirigera centrmezglu. Acīm redzot gribēju, jo te es esmu, un IKEA pa šo laiku ir izdarījuši kaut ko ļoti ne IKEA stilā. Viņi ir sākuši taisīt reāli sakarīgas, viedās, mājas, ekosistēmu un tādu, kas sāka likt, principā, nervozēt Philips Hue. Lai būtu interesantāk, šajā video iziesim cauri katrai produktu kategorijai un uzreiz, no tām, kas man šeit ir, un uzreiz salīdzināsim ar Philips Hue cenām Latvijā, un tā varēs pa ceļam skaitīt līdzi, cik daudz ietaupītu, izvēloties, piemēram, IKEA. Un beigās kopējais salīdzinājums, kurš iespējams liks tev parakņāties pa kabatām pēc IKEA Family kartītes. Sāksim ar smadzenēm visam pasākumam. Dirigera centrmezgls, jeb hubs, maksā 79 €, un bez tā sensori, automatizācijas un puse no gudrības nestrādā. Spuldzes, jā, var lietot bez tā, kā jau es rādīju ar Bilresas, bet ar to arī pa lielam viss. Sensorus savukārt, automatizācijas integrācijas ar kaut kādā mērā Google Home īsti, jau ne? Apple HomeKit vai Alexu, visu šo dabūt tikai ar dirigeru. Man šobrīd ir pat 2 dirigera centrmezgli, viens mājās ar parastajām E27 spuldzēm, kurus redzēju iepriekšējā video, un studijā būs ar E17. Pieslēgšanās visam šim pasākumam ir tieši tik vienkārši, ka pat sāk likties nedaudz aizdomīgi. Pievieno strāvu, Ethernet vadu pie rūtera, atver lietotni, noskanē QR kodiņu un gatavs. Labi, tev jāpagaida bišķiņ, kamēr tur hubs ielādējās. Philips Hue ekvivalents ir Hue Bridge, un tas Latvijā maksā no 50 €. Vienīgais punkts, kur Hue ir lētāks par IKEA. Iegaumē šo brīdi, jo tas būs pēdējais brīdis. Tagad par pašām šīm te spuldzītēm un arī pulti. Par tām jau bija video, tāpēc ļoti īsi. Kaiplats maksā no 5 līdz 13 € atkarībā no spilgtuma un tā, vai gribi tikai balto spektru, kā man šeit būs, vai RGB. Manās mājās ir spilgtākā baltā krāsa spektra E27 spuldzes, 1521 lumens pār 13 € gabalā, un Bilresa pults nāk divos variantos. Vienkāršā, kura ir šeit komplektā pa piečuku un ar rullīti pa 7 €. Un, kad pieslēdz dirigeru, tad viss kļūst krietni interesantāks. Spuldzes parādās lietotnē, var grupēt pa istabām, taisīt scēnas, jeb ainas, un pults vairs nav obligāta. Un mājās man strādā daylight režīms, kur gaismas pašas maina krāsas temperatūru atkarībā no diennakts laika. No rīta ir augstākas, jeb zilākas un spilgtākas, un vakarā atkal siltākas, jeb zeltenākas, un tu neko nedari, viss notiek pats fonā. Philips Hue ekvivalentie Hue White Ambience E27 spuldze ar 1100 lumeniem nāk divpakās, 6 tādas gandrīz 100 €. Manas 6 IKEA spuldzes 78 €, un maz detaļa, IKEA spuldzes ir spilgtākas. Par dubultu naudu Hue tev būs ar blāvāku rezultātu, ja tā var izteikties. Tagad par šiem te sensoriem. Te IKEA ir 2 galvenie kustību un durvju sensori. Mixspray kustību sensors maksā 7,99 € 8 €, un migbet durvju vai loga sensors, kā nu gribi lietot, dešu. Smieklīgi lēti, un tu sapratīsi, cik smieklīgi pēc minūtes. Kustības sensors ir tas produkts, kurš sākumā šķiet nevajadzīgs. Līdz tu pie tā pierodi. Tad gaitenī gaisma ieslēdzas pati, vannas istabā naktī nav jāmeklē slēdzes, bet atgriežoties parastās mājās, bez visa šī sajūta ir kā alā, kur viss ir jādara, jāslēgā pašam. Durvju sensors ir vēl primitīvāks, 2 gabaliņi, vienu pielimē pie durvīm, otru uz rāmi, un kombinācijā ar automatizācijām atver durvis, ieslēdzas gaismu, atver logu, ieslēdzas gaismu, piemēram, attīrītājs, un manā gadījumā abi sensori būs studijā. Kustību sensoru izmantošu, lai gaismas automātiski ieslēdzas, kad ienāku iekšā, durvju sensors, lai atverot studijas durvis, ieslēdzas darba apgaismojums. Un tagad, kā saka, pikantākais, Philips Hue kustību sensors maksā 45 €. Tā pati funkcionalitāte par 6 dārgāku cenu. Durvju sensoru Hue sauc par Secure Contact sensoru, un tas izmaksā ap 40 €. 4 dārgāks. Un šobrīd tu jau varbūt sāc saprast, par ko bija mans humors pirms minūtes. Pirms ejam uz Starkwind, kas šeit studijā nav, bet ir mājās, viena lieta, par ko maz kurš runā. IKEA viedā kontaktdakša. Manā gadījumā gan ir kombinācija ar grilplaci, maksā 10 €, un tā nav vienkārši ieslēgšanas un izslēgšanas kontaktlīgzde. Tā mēra elektroenerģijas patēriņu.
Mans mājas dators, piemēram, ar 2 monitoriem ir pieslēgts vienā pagarinātājā un pagarinātāja šajā kontaktdakšā. Tagad reāli redzu lietotnē, cik vatus patērē mans darba galds dīkstāvē vai spēļu laikā, cik mēneša griezumā. Maza, bet noderīga lieta, kura palīdz saprast, kur īsti aizplūst tava elektrība un palīdz to kaut kādā mērā kontrolēt. Hue Smart Plug Latvijā maksā 35 eiro un elektroenerģijas patēriņu nemēra. Vismaz tā pamata, kuru es atradu. Tātad tu maksā principā 5 reizes dārgāk par produktu, kas dara mazāk. Un tad ir Starkvinds. 169 eiro, tas vienlaicīgi ir ļoti IKEA un ļoti dīvains. No vienas puses gaisa attīrītājs, no otras izskatās pēc mēbeles. Lielākā daļa gaisa attīrītāja izskatās pēc printera, radiātora vai industriālā ventilātora. Šis droši vien ir pirmais, kuru normāls cilvēks negrib paslēpt aiz divāna. Manējais strādā uz auto režīmu, pats nosaka, cik daudz tīrīt un pielāgo ātrumu. Es tam nepieskaros, tas stāv un dara savu darbu. Un šeit Philips Hue ekvivalenta nav, jo Hue nepiedāvā gaisa attīrītāju. Tā ka šajā ziņā Starkwind paliek bez konkurenta savā ekosistēmā. Un tagad bonusiņš, kas tehniski nemaz nav viedās mājas daļa, bet manuprāt pārāk labs, lai nepieminētu. Kalsu Bluetooth skaļrunis. Maksā nekādus 5 eiro. 5 eiro, un par šo naudu tu dabū maziņu pārnēsājumu skaļruni, ko vari savienot tandēmā ar otru tādu pašu, ieslēdz vienu, otrā nospied un tur ir play pogulīts signāls pārēt uz stereo skaņu, un tev ir pāris kuba formas skaļruņi, kas atskaņo to pašu mūziku. Baterija turas apmēram 9 stundas pie 50% skaļuma. Skaņa gan nav graujoša, tas uzreiz ir jāsaka, bet par 5 eiro tā ir pārsteidzoši laba. Ir gan viena nianse, pēc kaut kāda laika kādam saturam skaņa sāka iziet ārā no sinhronizācijas ar video, kas droši vien ir tevi visu Bluetooth skaļruņu problēma, vismaz lielākai daļai, kur es esmu novērojis, bet kā fona mūzikai, podkastiem vai darbam, tas ir labākais skaļrunis par šo naudu, ko es esmu testējis reāli dzīvē. Bet ne viss IKEA pasaulē ir ideāli. Es mēģināju, piemēram, visu integrēt arī ar Apple HomeKit caur Matter sadarību. Praksē, no visām manām ierīcēm HomeKit redzēja tikai Starkwindu, un pat ar to bija dīvainības. Lietotnē rāda vienu, uz pašas ierīces rāda otru. Sistēma nesinhronizēs. Beigās secināja, ka labāk visu tāpat ir darīt no IKEA Home Smart lietotnes. Strādā kā vajag, bez pārsteigumiem. Matter standarts vēl ir relatīvi svaigs, dažādi ražotāji to interpretē atšķirīgi, un tās ir lietas, kuras eventuāli ar laiku noregulēsies jebkurā gadījumā. Tagad lielais kopskats. Mans mājas setups bez Starkwinda, dirigēra, 6 spuldzes, pieskaitīsim kustību un durvju sensoru, viedo kontaktdakšu, kopā apmēram 185 eiro. Pultis neskaitīšu, jo viss strādā arī caur telefonu. Tas pats Hue ekosistēmā, Euronics cenās kopā 375 eiro. Divreiz dārgāk par līdzvērtīgu IKEA setup un ar vēl mazāk spilgtām spuldzēm. Tā ka vai šo nepirkt apdomāt šortestētāju pirkt? Manuprāt, stabili pirkt. IKEA viedā māja nav labākā viedā māja tirgu, bet par šo naudu tā ir vislabākā māja normāliem cilvēkiem. Un par to naudu, ko ietaupa pret Hue, var nopirkt vēl, vienu Starkwindu, pāris kalsup skaļruņus un pāri vēl paliks aliņa. Ja gribi iet vēl tālāk un savienot IKEA ierīces ar Google kalendāru vai citām sistēmām, tās ir iespējams caur trešās puses centra mezgliem, kā piemēram tur Homey Pro vai Home Assistantu, bet tās ir cita video tēma. Ja gribi to, ieraksti komentāros, es mēģināšu nolaust kaklu un iet tik sarežģīti iekšā arī tajā visā, bet ja tev jau mājās ir kāds IKEA viedās mājas setups, droši uzrakst komentāros, kas strādā, kas kaitina, kas nestrādā. Zinu, ka, piemēram, Elvisam tur bija problēmas līdz nopirkt dirigera habliņu un tās atrisinājās, bet visādi citādi paldies, ka noskatījies šo video, un tu jau zini, mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!